pagājusi nedēļa ceļojumā, un tas nozīmē, ka mums ir sakrājušās netīrās drēbītes. Tāpēc es dodos pārgājienā uz laundromātu. Tad mums būs tīras drēbītes. Varēsim mēs atkal nedēļu dzīvot. Esmu klāt. Tikko dabūju jauno detaļu, jo kas gan tas ir pa ceļojumu ar auto, ja auto nekas nenotiek. Un es nezinu, vai jūs tā redzēsiet, bet var padot atpakaļ gaitā bišķīt. Un bijām Stealershipā, tur paprasīja 200 kaut ko eiro par šito te. Bet re, kur kaut kāds vietējais rezerves detaļu veikaliņš ir. Un te var dabūt. Viņi man gribēja zvanīt vakar, bet izrādās viņi nevar piezvanīt ārvalstu numuriem. Līdz ar to es nesaņēmu ziņu vakar, bet detaļa jau bija vakar un šodien es vienkārši atbraucu iečikot, vai viss ir saņemts un viss ir saņemts un izskatās, ka detaļa arī ir īstā, tā kā super perfekto. Liels paldies viņiem! Kur mēs esam, Dudinieki? Mēs esam nākamajā naktsmītnē. Pamēģināsim padzīvot te. Skatīsimies vai vienu nakti vai divas, bet tur ir arī amazing skats. Nu mēs tik daudz, 300 metri. Nu, tā kā Gaiziņā. Mēs atnācām skatīties saulēktu, vai ne? Kā katru rītu. Ja! Mēs tā staigājam. Tad es skatos, oh my god, re, kur ir Pireneji. Viņi ir tik tuvu, bet tik tālu, vienlaicīgi. Wow! Nu, šitas katrā ziņā bija 2 cilvēku darbs. To viens nevar izdarīt, jo tā, kad atskrovēšu to tā, tad durvis šinī pusē vairs necik neturās. Un viņas nav vieglas. Nav gan, es paprovēju. Jā, jūs abai vajadzētu tikai 2 skrūvītes. Bet mums beidzot kustēsies, vai ne? Jā, mums vēl jāsaregulē. Ok. Mums izbeidzās šitas te rullītis. Tas, kas ripo pa šajien. Un līdz ar to viņš sāk ripot ar to metāla daļu un šitas sāk sprūst. Un tad mums vairs īsti netaisījās durvis vaļā. Bet tagad mums tā. Tagad tur ar vienu pirkstu paskaties. Wow, bro! Ko šitais? Ko šitais te dara? Mazais jampampiņš. Man ļoti patīk skriet pa takām, bet tad, ja ir skaidri zināms, kur ir jāgriežās, kur tā taka iet. Approaching left turn. Ļoti liela tieksme apmaldīties un tāpēc jāizvedu. Var apmaldīties jebkur, it īpaši nezināmās takās. Man šķiet, ka taku skrējējs varbūt jebkurš, kuram nav bail izlaust potīti, jo reizēm tā skriešana izskatās lūk šādi. Vienkārši censties neko neslaust un tikt lejā no kalna. Te mums pusdieniņas būs, gaļas bumbas ar makaroniem. Mēs varam pierreiz parādīt varbūt dušu.
Ar zeķītēm. Karlis tam mazgāsies. Jau otro reizi. Pilns ar kakučiem? Pilns ar taviem kakučiem. Come on! Es nereiz neesmu kakājis. Jā, tikai 2 reizes dienā. Nenokavē pusdienas. Jā, mēs gājām pastaigāties. Ejam pastaigāties. Un nokāpām no lielā kalna, un tagad mums jātiek apakaļ augšā. Kaut kur mēs te maldamies pa visādām džungļu takām. Mēs atbraucām uz Santa Kristīna pilsētiņu nolaist savas netīrās lietiņas. Savu netīro zupu un kakučus. Jā. Un rekur passenger princess. Nevar sagaidīt. Nāciet, skatieties. Šis tajā paskrūvē ir. Es nezinu, kāpēc, bet tur ir tāda vītnīte. Paņemsim šo kaut kur maliņā. Un kakūdens. Tas nav kakūdens. Tas ir izlietnes un dušūdens. Wow! Labais. Jā, ja godīgi, pat nepaminu, kurā brīdī mēs visu ūdeni gandrīz iztērējām. Oh, shit. Tur ir vēl zaļš, paskaties. Bet, ko viņš tās naktās? Viņš nolaiž ūdeni. Kā viņš jātur bija ciet. Kāpēc tu viņu... Es redzu, bet redz vēl, tu zaļš podiņš ir. Tur tā rādās, jā? Es nezinu, šis laikam kaut kāds krutējs ir. Jūs gribat redzēt to? Oh, shit. Nu, mēs dodamies tagad tālāk. Te kaut kas inčīgs notiek. Tur pa priekšu brauc policijā. Un visi mēs tā kā aitiņas vienkārši sekojam viņiem lēnām. Un mums nav ne jausmas, uz kurien viņi mūs ved. Un kāpēc viņi tā dara? Mēs sapratām, kas te notika. Tur ir aksidente. Reku policistiņš skrien. Policistiņš aizbrauks malā ar tantes mašīnu. Tuvojoties Barcelonai ir ļoti busy šosejas un ļoti daudz avārijas situācijas un ļoti saspringta gaisotne. Jā, tā cilvēki vairs īsti nekādas likumus neievēro un vienkārši brauc kā grib un burtiski, es nezinu, ka ir 10 avārijas situācijas, kur tā kā cilvēki jau sāk spiesties kopā un nekas nenotiek. Un tad vai nu tur riktīgi sabremzējies, lai tur izbrauc tie cilvēki, vai nu tad visiem tesies garām, lai nebūtu vienkārši tajā lokā, kur notiek tā visa avārijas situācija. Jā. Bet drīz jau mēs gan jau tiksim ārā no šajienes un tad jau cerams paliks mierīgāk. Necik baigi tālāk nepabraucām, kad jau atkal ir kaut kāds, baigais korķis. kā jau jūs dzirdējāt, baigais korķis. Pabraucām vēl 500 metrus un atkal stāvam. Karls happy! Izstaigājam tuvēju teritoriju mūsu jaunajam parkingam.
Viss te ir tukšs. Visi krogi ir tukši. Es gribētu redzēt, kā šī promenāde izskatās sezonā. Noteikti pilns ar cilvēkiem. Bārčiki pilni. Tagad viss ir tukšs. Pludmale pilnīgi tukša. Šitā es katru reizi mēģinu blubiņu pierunāt iet atpakaļ. Tur jūra un tur augšā mūsu busiņš. Un viņa izdomā visu ko, lai tikai nav jāiet atpakaļ. Nu, tagad, piemēram, viņa tā iet uz vidu, grauž milzu koku. Un tikko sākās tas ilgi solītais lietus. Re, kur mūsu busiņš. Un es šodien dodos savā solo piedzīvojumā uz Barcelonu. Vispirms man jātiek līdz autobusam, tad jācer, ka autobusā var nopirkt biļeti. Un tad jau dosimies tālāk. Ok, pieturos atradu. Kaut kāds autobuss atbrauca, bet viņā neiekāpu, jo tur nebija rakstīts Barcelona. Es gaidu citu. Tikai problēma ir tā, ka vienā laikā brauc 2 autobusi 8:05 un es ceru, ka es iekāpšu pareizajā. Tā ciematiņa, kur mēs dzīvojam, uz Barcelonu jābrauc ar autobusu gandrīz 3 stundas. Es gribēju tikai novērtēt šo mirkli, kad esmu izgājis uzskriet pusdienas intervāls. Vēl 2 minūtes, man ir 1:40, lai atjaunotos līdz nākamajam intervālam un pārāšu pēc zālīt. Es varu iet krekliņā, šortiņos un ārā ir, nezinu, ļoti silts, kamēr Latvijā ir kaut kādi -25 un cilvēki plāno iet pāri Daugavai, jo viss ir tik ļoti sasals un aizsals un Grīziņkalnā visiem un Ieļu ciemā visiem ūdens trubas sals cet. Tā kā ļoti foršs brīdis šito visu tā kā novērtēt. Atstāju mazo sarksanīti sargāt. Kur ir? Ai, kāds labiņš, jā. Ai, kāds labiņš. Ai, kāds labiņš, jā, priecīgs, jā. Ai, kāds labs sunīts. Hei, hei. Ai, labiņš. Ai, kāds labiņš. Iesim pastaigā, vai ne? Jā. Tas bija struggles. Es esmu tajā parkā. Bet, lai tu tiktu iekšā, bija jāpērk biļete obligāti internetā. To nevar izdarīt uz vietas. Es mēģināju 2 reizes, man nesanāca. Tad man lika uzinstalēt Google. Es to izdarīju, un tad beidzot man sanāca. Bet tas prasīja kaut kādas 10 minūtes, es teiktu. Tā kā cerams, ka būs tā vērts. Park Güell ir ļoti slavens parks Barcelonā, ko ir projektējis arhitekts Antoni Gaudī. To raksturo krāsainas mozaīkas, viļņotas formas un ļoti skaisti skati uz pilsētu. Parks ir UNESCO pasaules mantojuma objekts, un tas ir viens no Barcelonas simboliem. Esmu pie Triumfa ēkas. Tur tālāk izskatās forša aleja. Iesim skatīties. Tā sākas sūdiņtirgotāji. Pārdod putniņu sviltītes. Jā, un saulesbrils. Vairāk vajag arī neko. Nav pat magnetiņu vai citu figuru.
iet kāds pareizajā vilcienā, jo tur kaut kāds pilnīgs hauss notiek. Neviens nezina, no kuras platformas attiec. Barcelonā ir beidzies, un rekur jau brauc. Rekur brauc atpakaļ Kārlī. Aizbrauc garām. Kur mums sens bandīts aizgāja zakt. Citrons. Oi, rociņas plīs tomēr. Nu, cik zaļš viņš ir? Nu, viņš ir vairāk dzeltens nekā zaļš. Kā smaržo! Oh my god, tas smaržo! 4 dienas padzīvojuši pie jūras, nolēmām, ka jādodas ir tālāk un augstāk. Tāpēc devāmies apmēram kādus 30 kilometrus uz Iekšzemi, augšā kalnā. Un augšā mūs gaidīja viens no skaistākajiem placīšiem, kurā šī brīža ceļā esam bijuši. Reku pa to ceļu. Mēs braucām augšā. Un reku mūsu mājiņa. Un mums skats. Mājas ir uz šiem kalniem. Te es tālumā ieraudzīju ļoti foršu tiltu, un nākamajā sērijā jūs viņu redzēsiet arī tuvumā. Turpmākās 2 naktis mēs pavadījām šajā stāvvietā, no kurām viena bija ļoti dramatiska, bet par to jau būs nākamajā reizē. Šoreiz gribējām vēl pateikt lielu paldies visiem par jaukajiem komentāriem un atbalstu, un paldies, ka skatāties. Tiekamies nākamreiz. Čau!